Ramona, saki lūdzu, kas šodien Saeimas sēdē notika? Kā ir ar otrā pensiju līmeņa atdošanu tautai? Kā ir ar enerģētikas krīzes risināšanu, degvielu cenu pazemināšanu? Kas šobrīd ir? Jā, mēs šodien atkal bijām iesnieguši likuma projekta grozījumus, atļaut izņemt otro pensijas līmeni tiem cilvēkiem, kam tas ir nepieciešams veselībai, hipotekārā kredīta dzēšanai vai vienīgā mājokļa iegādai. Jo pretējā gadījumā, kam cilvēkam, ka viņam otrajā līmenī ir nauda, ja viņš nenodzīvos līdz pensijas vecumam, ja viņam ir nepieciešams operācija vai lai viņš pa maksu piekļūtu izmeklējumiem, viņš nevar gaidīt, viņam nav laika, lai gaidītu 3 gadus rindā, viņam vajag to šodien, lai neiedzīvotos invaliditātē un glābtu savu dzīvību, bet nē, nobalsoja pret, pat neiekļaujot dienas kārtībā. Nu, bet zini, kā tur ir, ja cilvēks nenodzīvo līdz pensijas vecumam, tas viss viņu uzkrājums principā paliek valstī. Tas ir pretautisks, patiesībā pretautisks gājieni, tiksim, slēpt galvu smiltīs, ja, un tēlot, ka nekas nenotiek, tādi ļoti, nu tiešām gan nevalstiski, gan pretautiski. Jo katru gadu, vairāk kā 3000 cilvēku nomirst, nesasniedzot pensijas vecumu, ja. Līdz ar to, jā, mēs varētu glābt kādus no tiem, tiešām noteikti būtu izglābt, ja viņiem būtu nauda, viņi varētu ieguldīt. Tāpat tās hipotekārā kredīta dzēšanai. Viņi šodien maksā tos procentus daudz lielākus nekā viņiem uzkrājās otrajā pensiju līmenī vai tiek indeksēts pirmais līmenis. Cilvēki viņi varētu iegādāties vienīgo mājokli, vismaz pielikt klāt, vai tā būtu pirmā iemaksa. Ja? Nevis maksāt par īri, kaut vai pieņemams reģionā, minimāli kaut vai tie būtu 200 eiro mēnesī. Viņam būtu savs mājoklis, kura vērtība pieaugtu. Protams, viņš pats varētu rīkoties savu naudu pēc saviem ieskatiem, un galu galā tā taču kaimiņu valstīs ir. Igaunijā var izņemt, Lietuva arī ir. Igaunijā ļauj visiem izņemt. Mēs arī pagājušā nedēļa sniedzam lēmumu projektu atļaut visiem izņemt, rīkoties pēc saviem ieskatiem. To noraidīja. Tagad sašaurinājām, arī to neatbalsta. Kas ir pret šiem te? Principā, ne tikai visa koalīcija, bet arī opozīcijas partijas. Tā saucamā opozīcija, kas patiesībā agrāk bija valdībā kopā ar Jā, un tā kā tas pilnībā nav izskaidrojams. Un kā ar būtisko jautājumu? Degvielas cenas ir ļoti pieaugušas, un taču jārīkojas ir steidzīgi, lai tās samazinātu, un to var izdarīt. Kā ar to rosinājumu un lēmumu? Valdība to, ko dara, viņi lemj, ka runās, risinās, domās, bet tās cenas jau šodien kāpj. Tuvajos austrumos notiek karš, naftas produktu piegādes ir traucēts, līdz ar to arī tirgi, biržas